Pagājām mazliet tālāk, 2 metrus, un tepat lāsītē sēž gudrs vīrs, kurš zina visu to, kāpēc vispār cilvēki iet uz kafejnīcām. Cilvēkiem, tāpat kā citiem primātiem pēc būtības, patīk dažādas lietas darīt kopā. Ēdiens ir viena no tām lietām, ko mums ļoti patīk darīt bariņā, nevis katram atsevišķi. Bet arī tādas lietas, kuras rada kaut kādas papildus izjūtas. Dažādas aprīkojošas lietas. Un tad tas apkārtējais cilvēku pulciņš kļūst pavisam interesants. Kafejnīca ir tāda faktiski publiska telpa. Un tas nozīmē, ka tur var ienākt jebkurš, jebkurā mirklī, var satikt dažādus cilvēkus, kurus mājās tu nesatiksi. Vai cilvēks izvēloties kafejnīcu, krodziņu vai restorānu, kaut kur jau zemapziņā sevi iedala kaut kādā noteiktā grupā? Es domāju, ka tas nav gluži zemapziņā, ka tas ir diezgan labi apziņā. Ja? Vai nu tas ir kaut kur netālu no mājām, vai nu netālu no darba, kaut kur pa ceļam, ja? Vai nu tā ir vieta, kura ir atbilstoša mūsu cenu vajadzībām, ne pa zemu, ne pa augstu, ja? Arī kur citi cilvēki, kuri mums vairāk vai mazāk patīk, apgrozās. Ja? Protams, interjeram arī nav maz loma, tā kā tur ir visādi parametri, pēc kuriem mēs skatāmies, bet, protams, arī tie cilvēki, kas tur nāk. Un vai mūsu pilsētā kafejnīca kultūra tavā skatījumā ir gana augstā un labā līmenī? Ir kaut kādas lietas, kuras mēs varbūt varētu vairāk izmantot, ja? Kaut kā to pašu ārā kafejnīcu, kuras ātri izbeidzās. Ja? Tur rudenī baigi grūti būs ārā. Jā, no vienas puses, jā, no otras puses paskaties, kas notiek kaut kādā Oslo. Viņi tur sēž salā, apkārt jau sniegs sasniedz. Jā, bet kafejnīca ir saistīta mazliet ar dolu. Tas nosaukums kafejnīca tiešām ir saistāms ar to, ka tur parādījās šī kafija? Kafejnīca parādījās tāpēc, ka tur dzēra kafiju. Ja? Tas bija pirmais dzēriens, jo pirms tam jau visādi citādi dzērieni bija dzērti. Ja? Un tēja kaut kur vēlāk parādās. Ja? Šņabnīca. Ja? Bet tas viss nāk no kafijas. Jā. Labi, mēs gan dzeram tēju, ļoti garšīgi tēju šeit. Lāsītē, jā, un skriesim pēc tam tālāk.